Labvakar, godējamie skatītāji! Kārlis Streips no Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Jelgavā ar raidījumu Novadi izvēles. Šovakar mēs aplūkosim divus novadus no Zemgales. Raidījuma otrajā pusē ar mani kopā būs cilvēki no Vecumnieka novada, bet sāksim šovakar ar Iecavas novadu. No Iecavas novada ir ieradušies pārstāvji no 2 no 4 sarakstiem, kādi iecavniekiem būs pieejami pašvaldības vēlēšanās. Viņi ir no Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK un Zaļo un Zemnieku savienības apvienotā saraksta Jānis Pelsis, kas ir pašreizējais domas priekšsēdētājs. Labvakar. Un no Vienotības deputāte Astrīda Vītola, kura ir opozīcijā. Sāksim ar, kā vienmēr, 3 minūtes katram no jums uzrunāt savus vēlētājus. Sāksim, Pelškungs, ar jums. Tātad šajās pašvaldību vēlēšanās mūsu apvienotajā deputātu kandidātu sarakstā ir pašvaldības darbā pieredzējuši un deputātu pienākumus pildījuši cilvēki, kuriem mērķtiecīgu darbu, pieredzi un zināšanām ir apliecinājuši, ka novadniekiem pirms 4 gadiem solītais ir izpildīts. Kandidāti, kuri šajās vēlēšanās pievienojušies mūsu sarakstam, ir sava novada patrioti, un viņu veikums novada iedzīvotāju vidū guva visu pozitīvu novērtējumu. Mūsu mērķis ir pabeigt iesāktos projektus un plānveidīgi, efektīvi izmantojot resursus, realizēt novada attīstības programmu no 2013. gada līdz 2019. gadam. Visas tajā paredzētās aktivitātes. Mums ir konkrēti padarīti darbi, kas ir apliecinājums tam, ka izvirzītais mērķis ir reāls un sasniedzams. Mēs iestājāmies par stabilitāti un esam gatavi uzņemties atbildību par mūsu novada attīstību, lai celtu katra novada iedzīvotāja garīgo un materiālo labklājību. Lielos vilcienos attīst mūsu priekšvēlēšanu programmu, var pateikt tā, mēs esam par pilsētas statusu Iecavai, mēs esam par bērndārza paplašināšanu, par lielāku pabalstu jaundzimušajiem, par izglītību un sportu, par kārtību un drošību, par sakoptām ielām un ceļiem, arī par peldbaseinu, mēs esam par stabilitāti, attīstību un labklājību. Un mūsu padarītie darbi jau ir apliecinājums tam, vai mēs esam bijuši labi vai slikti. To katrs redz, katrs zina un katrs var arī izvērtēt. Un es pie tām lietām negribu pakavēties, es tikai gribu atsevišķus akcentus pateikt, kas varbūt nav līdz šim pareizi traktēts vai nav arī pareizi izskanējis. Un tās ir dažas lietas, tātad ir sākta daudz dzīvokļu dzīvojamā māju siltināšana mūsu novadā. Kāpēc? Tāpēc, kad viss smagums uz saviem pleciem šai pasākumā ir jānes pašvaldības kapitāla sabiedrībai Dzīvo komunālā saimniecība. Tālāk ar domas finansējumu ir sakārtots dievdārziņš un izveidota gājēju taka, un ne tikai taka, bet arī pieminekļi iegādāti un automašīnu stāvlaukums ir iekārtots. Ar pašvaldības atbalstu ir izdotas 2 domas finansētas Evalda Kivilanda grāmatas par Iecavas vēsturi. Ar pašvaldības atbalstu Iecavā ir atvērta privāta banka norēķinu grupa, jo pēc hipotēku bankas darbības pārtraukšanas visiem mazajiem uzņēmējiem vakarā bija jādomā, kur naudu glabāt. Tagad tās problēmas nav. Un pati pēdējā aktualitāte - pašvaldība sniedz atbalstu iedzīvotājiem, saviem braucējiem, kas izmanto sabiedrisko transportu, lai panāktu šī sabiedriskā transporta pakalpojuma uzlabošanu maršrutā Rīga, Bauska, Iecava. Paldies. Lūdzu, Vītola kundze. Labvakar, iecavnieki. Es pārstāvu politisko partiju Vienotība. Mēs kopā ar saviem kolēģiem, deputātu kandidātiem, esam par pozitīvām pārmaiņām un dinamiskāku Iecavas novada attīstību. Iecavas novadā, tāpat kā visā Latvijā, mūsuprāt, prioritāte numur 1 ir jaunu darba vietu un jaunu uzņēmumu radīšana. Pašvaldība tiešā veidā nedrīkst nodarboties ar uzņēmēju darbību, tomēr pašvaldībai ir pietiekami daudz iespēju atbalstīt esošos uzņēmējus un arī veicināt jaunu uzņēmumu radīšanu. Mūs uztrauc tas, ka pēdējo gadu laikā Iecavas novadā, kas ir salīdzinoši labā ekonomiskajā un ģeogrāfiskajā situācijā, iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 1000. Mirušo skaits pārsniedz dzimušo skaitu. Līdz ar to mūsu otrā prioritāte noteikti ir jauno ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu atbalsts.
lielāki pabalsti, lai veicinātu bērnu dzimstību. Mēs esam par to, lai mūsu ceļi novadā tiktu sakārtoti, lai ceļi ziemā tiktu šķūrēti ne tikai pirms vēlēšanām, bet arī pēc tām. Lai vismaz reizi gadā ceļa malas tiktu nopļautas. Mūsu prioritāte ir arī jaunās muzikas skolas būvniecība, jo esošā ēka ir kritiskā stāvoklī. Mūsu prioritāte, protams, ir arī sakārtot pašvaldības kapitāla sabiedrības, lai iedzīvotājiem rēķini būtu saprotami, lai lifts uz 9. stāvu būtu saremontēts un lai iecavnieki justos savā novadā kā mājās. Mēs esam par pozitīvām pārmaiņām. Paldies! Kā vienmēr, mēs noskatīsimies sižetu, ko esam veidojuši, ko par šo lietu domā novada iedzīvotāji. Iecevas novadu veidos 7 ciemi, kuros dzīvo vairāk nekā 9000 iedzīvotāju. Administratīvais centrs atrodas Iecevā un to par savu mājvietu sauc 60% no visiem novadniekiem. Novads izveidots 2004. gadā, toreizējā Iecevas pagasta robežās. Labo darbu sarakstā iecevnieki min renovēto kultūras namu un sakārtoto apkuri. Šogad uzsākta biogāzes iepirkšana un tādējādi apkurs cena šajā sezonā nepieauga. Tomēr daudz dzīvokļu namu iemītniekiem problēmu netrūkst. Ir šādas tādas problēmas. Piemēram, 9 stāvu mājās mums lifti nedarbojās un tur ir problēmas, nezinu. Pēdējo gadu laikā īstenoti vairāki Eiropas Savienības atbalstītie infrastruktūras projekti, tomēr ar to kvalitāti iedzīvotāji nevienmēr ir apmierināti. Par kuriozu tiek dēvēta 2 projektu īstenošana Virzas ielā, kā rezultātā vispirms rekonstruēja ielu, bet nākamajā gadā tajā mainīja ūdens caurules. Arī Rīgas ielas rekonstrukcija nesot bijusi pārdomāta. Autovadītājus joprojām kaitina luksusportu darbības režīms, un tā nav vienīgā problēma. Pats projekts, es nezinu, kas pie viņa strādāja pie ielu, teiksim tā, konstrukcijas, pienotavas, tur viņš ļoti nērts, ļoti šauris ir. Un, lai gan centrā ielas tiek atjaunotas, jau pabraucot tikai 1 kvartālu tālāk, pavērs pavisam cita aina. It īpaši gribētu uzsvert ceļus iekšējos novadu. Viņi ir kādi? Kādi? A7 ir labi, tālāk. Politiskajā kartē Iecevas novads jau ilgstoši iekrāsojies zaļā krāsā, un iedzīvotāji uzskata, ka jau sākusies stagnācija. Jaunā sasaukuma deputātiem ļaudis iesaka, pirms ko darīt, vispirms kārtīgi padomāt. Un tas katrā gadījumā ir labs ieteikums jebkuram cilvēkam, ne tikai deputātiem, pirms sāk kaut ko darīt. Es lūgšu jūs abus reaģēt uz to, ko jūs esat te dzirdējuši. Dažus jautājumus jūs jau abi pieminējāt, bet Vito kungs, sāksim ar jums šoreiz. Tātad es jau pieminēju liftus 9 stāvu mājās. Protams, tas lielā mērā atkarīgs no mūsu apsaimniekotāja Iecevas dzīvo komunālās saimniecības un viņu kapacitātes. Tādēļ arī es domāju, ka šajā uzņēmumā ir jāmaina vadība, kas spēs ar iedzīvotājiem sarunāt, kādā veidā šo problēmu risināt. Protams, dzīvokļi privatizēti, pašvaldība varētu līdzdarboties ar savu līdzfinansējumu un kopā gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai, gan dzīvokļu komunālajai saimniecībai šis jautājums atrisināms. Par Eiropas struktūra fondiem tiešām tā tas notika, kad vispirms tika uzlikts asfalts, Satiksmes ministrija veica šī A7 ceļa remontu, un pēc tam Iecevas novada pašvaldība veica
ūdens saimniecības projektu un šo jauno skaisto asfaltu atkal uzlauza. Tajā brīdī, kad tas tika darīts, es ierosināju ņemt pašvaldībai kredītu un ielikt ūdensvadu, bet, diemžēl, bieži vien kā tas ir, tad opozīcijā lāga neieklausās. Protams, šeit pie vainas ir arī satiksmes ministrija un vides un reģionālās aizsardzības ministrija. Viņu savstarpējā sadarbība ir bieži vien nav tāda, kāda tai būtu vajadzīgs. Tādēļ arī šī situācija Iecavā tāda bija. Par ceļiem, protams, ceļi ne tikai Iecavā, bet visvairāk arī novada attālākajās vietās ir ļoti sliktā stāvoklī. Tas ir visā Latvijā, un ceļu naudas ir tik viņas ir, bet mūsu programmā, kā jau es teicu, prioritāte ir, viena no prioritātām galvenajām ir ceļi. Es uzskatu, ka pašvaldība taupīgi dzīvojot var ieguldīt vairāk līdzekļus ceļos, un arī es domāju, ka šeit ir jārunā kopā ar pašvaldības savienību un ar valdību ir jāpalielina pašvaldībām finansējums ceļu infrastruktūras uzlabošanai. Pelškungs? Ja par liftiem runā, tad Iecavā mums ir 2 9-stāvu mājas. Katrā no mājām ir 3 sekcijas, tātad tas nozīmē 6 lifti mājas būvēt, tas ir 60. gados. Mogiļevas lifti, un par šiem gadiem tie lifti faktiski ir nolietojušies. Un faktiski tur varbūt viens risinājums ir jāiegādājas jauni lifti, jo tur mums ir vēl viena problēma, 2., 3. stāvā nemaz durvju nav, lai varētu iziet. Uz savu kāpņu telpu, lai būtu mazāk jāmaksā. Tāds absurds. Tātad jaunie lifti, ko dod, izies uz visiem stāviem, un arī tātad samaksu var ņemt no visu stāvu iedzīvotājiem, izņēmums varbūt varētu būt 1. stāvs. Bet tā kā dzīvokļi ir privatizēti, tātad arī tam cilvēkam pieder ne tikai kaut kāda daļa no jumta, no pagraba, bet arī kaut kāda daļa no tā lifta. Jo lifts jau ir tā vērtība, kas arī savā ziņā papildina to kopējo mājas vērtību. Bet tā kā tie lifti neiet, tad arī tā vērtība nekāda dižā tur nav. Un mūsu atbalsts šajā gadā bija konkrēts, lai šo lietu iekustinātu, lai veicinātu šo jauno liftu iegādi. Stiprinot šā gada budžetu, mēs paredzējām 5000 latu katra lifta iegādei. Ar noteikumu, ir 75% no visas kāpņu telpas iedzīvotāju paraksts, un vēl kaut kas nenozīmīgs tur bija. Un šī lieta ir iekustējusies, un 1. lifts, manuprāt, vakar ir palaists. Tālāk par šo ūdens lielo projektu un par A7. Tātad pašvaldībā jau sen pretendēja uz šīm kohēzijas naudām, lai ķertos klāt pie lielā Iecavas ūdens saimniecības projekta. Un pēc mūsu aprēķiniem visi tie laiki bija optimāli, un mēs varējām iekļauties termiņā visu saraktu un izdarīt līdz A7, bet tā kā vienu šo projektu satiksmes ministrija koriģē, otru vides ministrijā, tad acīm redzot tā ceļu nauda paspruka ātrāk vaļā, un līdz ar to arī viņi pirmie iesāka. Un tā nelēma ir tā, ka taisot to apvedceļu, Baldonas un Virzas ielu, viņi nosfaltē, lai tur varētu braukt tās mašīnas apkārt. Un, diemžēl tas ūdens projekts mums bija jārealizē nākamajā gadā. Un tā nebija tikai viena ūdens caurule, tas bija ūdensvads, kanalizācijas spiedvads un kanalizācijas pašteces vads. Tā kā tur tā visa Virzas iela pilnā apjomā tika sarakta. Tagad viņi ir atjaunota, tik traki nav. Bet absurds tas ir liels, bet mūsu tur vaina, manuprāt, nekāda nav. Un 3. bija pa ceļiem. Tātad 2004. gadā, kā tika likvidēts autoceļu fonds, mēs zinām, cik katastrofāli ir samazinājusies katrai pašvaldībai speciālajā budžetā šī autoceļu nauda. Un pēdējos 2-3 gadus aptuveno skaitļos tie mums ir 60 000 latu. Par 60 000 latu, ja nepilna 200 km pašvaldības ceļu, ko var izdarīt, kāds varat parēķināt. Ja rēķinam vēl tiltus, caurtekas, zīmes un daudz ko citu. Un katru gadu mēs jau 3. gadu, manuprāt, no pamatbudžeta piešķiram ceļiem papildus naudu. Un šogad, es nemaldos, tie bija 60 000, lai vismaz tie ceļi nepaliktu sliktāki. Bet mums ir ļoti laba pieredze ar uzņēmējiem. Uzņēmēji, kas atrodas ļoti tālu, kaut kur novada pašā nomalē, nevienam netraucē.
audzē ūdeles, ja, kas cilvēkiem varbūt nepatīk. Tur viss ir labi, bet ir problēma ceļš, pašvaldības ceļš, kurš pavasarī rudenī, kad viņi brauc ar 32 tonnīgām automašīnām, ir beigts. Un mums ar šiem uzņēmējiem, viņi nav vienīgi, ir vēl citi, ja, ir vienošanās, ka šajā sliktajā laikā, kad mēs izliekam šīs ceļa aizlieguma grupas zīmes, krāvas ierobežojumu, ja, mēs viņiem to atļauju dodam, bet viņi pretī mums garantē to ceļu labot tajā laikā, ja, lai nodrošinātu mūsu skolēnu autobusu kustību. Mēs to visu dokumentējam, piefiksējam, un gala rezultātā, tad, kad tas šķīdonis ir beidzies, mēs to ceļu pieņemam no viņiem atremontēt. Un tālāk atkal mēs iesaistamies ar saviem periodiskiem uzturēšanas darbiem. Ja novads ir viena pagasta apjomā, ko opozīcija un pozīcija nevar pārdalīt? Kāpēc ir vajadzīga opozīcija, Vītola? Es domāju, ka jebkurā pašvaldībā tas ir ļoti veselīgi ar opozīcijā, jo, diemžēl, ir tā, ka, jā, visu cieņu Pelškungam, viņš ļoti ilgi šajā pašvaldībā strādā, un viņam pieredze ir milzīga, bet bieži vien ir tā, ka ilgi strādājot ļoti daudz ko vairs neredz un nav laba ideja vairs. Un tādēļ mēs nācām ar savām idejām, bet, diemžēl, mūs nepieņēma kā kolēģus. Un tādēļ mēs palikām opozīcijā un, manuprāt, kad ienesām ļoti daudz arī labas lietas. Beidzot, pašvaldībā sāk apgūt Eiropas struktūra fondus. Ir 2 darbinieki, kuri strādā uz šiem struktūra fondiem un, manuprāt, sāk veiksmīgi strādāt. Ir pirmajam Latvijā izstrādāt veselības veicināšanas programma, ir pieņemts veselības veicināšanas speciālists. Ir daudz lietas, ko mēs ar jaunu skatu varam ienest savā pašvaldībā. Kas ir par to būtu sākams Pelsis? Pelsis nav ne tik akls, ne tik kurls, ja. Gana labi vēl ar sportu, pie tiem tehniskiem sporta veidiem nodarbojos, ja. Un arī redzu to nākotni, un ir tas skatījums tāds, kā tam jābūt. Bet opozīcijai jau Pelsis nepatīk, ar to viss ir izteikts. Ja jūs tiksiet pa vairākumu, jūs liksiet Pelsi opozīcijā? Es domāju, ka mēs esam par sadarbību. Tādā mazā, jāsaka, pašvaldībā, kur visi gandrīz viens otru pazīst, es domāju, ka ir jāstrādā kopā. Ir tad, kad stiprina budžetu, ir jāuzaicina kolēģi apspriest šo budžetu. Ir jāstrādā kopā un tikai ejot uz vienu mērķi var kaut ko sasniegt. Sižetā īpaši par to nebija runa, un jūs to pieminējāt garām, ejot runājot par ūdeļu fermu, bet ja pagastā ir 9 ciemati, vai tad sanāk, ka pati Iecava ir begamots un par tiem pārējiem nav jādomā? Tur jau nav 9, gluži nav 7 ir, ja? Un tā ūdeļu ferma ir Rosmes tur tā pusītē, ja? Un pašvaldība, protams, tā lielā dzīve notiek Iecavā, ja? Tur 6000 iedzīvotāji, Iecavā ir izglītības iestādes, Iecavā ir visas galvenās noteicošās iestādes, kuras cilvēkiem ir jāapmeklē. Bet novada tās mazāk apdzīvotas vietas nav mazāk svarīgas. Mums ir 6 bibliotekas, no kurām 4 ir šajās lauka apdzīvotās vietās. Visas bibliotekas mums ir atremontētas, tur prieks ir nākt. Ja? Tā nav tikai biblioteka, tas ir kultūras centrs. Ja? Par šiem iepriekšējiem gadiem visās apdzīvotās vietās mums ir apgaismojums ierīkots, 4 konkrēti. Ja? Cilvēki paldies saka, lai arī varbūt to māju nav tur tik daudz, bet tas apgaismojums ir svarīgs. Elementāri ziņojuma dēlis ir bērnu rotaļlaukums ir. Ja? Nav aizmirsta tā vieta. Mēs domājam par tām atsevišķajām lauku teritorijām, tāpat kā par to pašu Iecavu. Mums novads ir vienots, nav tur svarīgāks mazsvarīgs. Ciemati, kuros ir arī padarīti labi darbi, tās pašas bibliotekas, bet es gribu pieminēt Audrupu ciematu, kurām tikai pagājušajā gadā tika uzstādīta norādījuma zīme, kad tas ir ciemats. Šajā ciematā nav savas ūdens saimniecības, bija ūdens tornis privāts gan, kurš sagāzās, līdz ar to iedzīvotājiem pašiem jārisina ūdens problēmas. Ko tas nozīmē, rakt akas vai kā vecos laikos? Urbumu. Tātad iedzīvotāji paši savāc naudu, viņi veic urbumu, bet es uzskatu, ka tas ir tāds pats ciemats kā visi citi, un šeit ir arī jāattīst šī ūdens saimniecība. Tāpat šajā ciematā ir apmēram 30 bērni, nedaudz vairāk.
Nav rotaļu laukumu, biedrība Iecavas sieviešu klubs Liepas par saviem līdzekļiem un arī ar pašvaldības atbalstu rakstot projektu uzlika rotaļu laukumu, organizē šeit sporta spēles, lai šis ciemats nejustos apdalīts, jo sabiedriskā transporta uz šo ciematu nav. Un es gribu teikt, ka arī uz pārējiem ciematiem, kuri tālāk nost no A7, ir ļoti liels problēmas tikt uz darbu iedzīvotājiem. Un tā es domāju, ka visas Latvijas problēma, ja, kad ja tu dzīvo tālāk no centra, tad tev tikt uz darbu, ja tev nav personīgais transporta līdzeklis, ir problēma. Pilskundze, jūs teicāt, ka viens mērķis ir iegūt Iecavai pilsētas statusu. Vai tas ir tā būtu tikai administratīva pārmaiņa, vai būtu kāds īsts labums Iecavai būt pa pilsētu? Mēs gribam iedzīvotājus lemt, ja sabiedrisko apspriešanu izsludināt par šo svarīgo varbūt lietu. Iecava ir Iecava, kā viņu šodien viens sauc pa pilsētu, pastāv mums nāk vēstules, ja viens sauc pa ciemu, ne ciems, ne pilsēta. Mēs paši nesaprotam, kas tas ir. Tā ir viena lieta, bet otra lieta un galvenā jau ir tā, ka iegūstot pilsētas statusu, paveras pilsētām plašākas iespējas piesaistīt Eiropas Savienības naudas, kaut vai tām pašām mājas siltināšanām, ceļiem un infrastruktūrai. Nevis tā kā lauku novadam. Jā. Bet tas nozīmē atteikties no pārējā novada un kļūt par atsevišķu pilsētu? Pilsēta lauku teritorija. Pilsēta lauku teritorija. Kā jums liekas? Protams, bija laiks, kad jau Iecava varēja kļūt par pilsētu, bet tajā laikā nebija izdevīgi savukārt Iecavai kļūt par pilsētu, jo finansējums nāca lielāks. Ja? Es arī uzskatu, ka Iecava ir pietiekami liela, salīdzinot ar citām mazām pilsētiņām, kad es domāju, ka iecavniekiem tas būtu ļoti pozitīvi, ja tā būtu pilsēta. Jā. Un tas ir atkarīgs no jūsu vēlētājiem vai no ministrijas attiecīgās? Gan. Tikai no mums. Gan. Tikai no mums. Skaidrs. Jānis Pelsis no Nacionālās apvienības Visu Latvijai TV LNNK un Zaļās zemnieku savienības un Asrīda Vītola no Vienotības. Paldies jums abiem par sarunu. Pēc maza mirkļa, dāmas un kungi, 3 kandidāti no Vecumnieku novada. Palieciet kopā ar mums. Labvakar vēlreiz. Latvijas Lauksaimniecības Universitātē Kārlis Streips ar raidījuma novadi izvēles. Esam aplūkojuši Iecavas novadu un tagad ķersimies klāt Vecumnieku novadam. Vecumnieku novadā būs 4 saraksti, no kuriem novada iedzīvotāji varēs izvēlēties. Mūsu raidījumā šovakar ir pārstāvēti 3 no tiem. Interesanti, tā partija, kura pat labani pie vislielākās teikšanas Vecumnieku novadā nav uzskatījusi par vajadzīgu pieteikties uz mūsu raidījumu. Kandidāti, kur ir ieradušies, ir pirmkārt no partijas par prezidentālu republiku Andris Lisovskis. Labvakar. No Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemēm brīvībai LNNK Valdis Rusiņš. Labvakar. Un no Zaļo un zemnieku savienības Jānis Kovals. Labvakar. Labvakar jums visiem 3. Kā vienmēr sāksim ar to, ka katram no jums es došu 3 minūtes runāt ar vēlētājiem, pateikt, ko vien jūs vēlaties. Ja jums nav vajadzīgas 3 minūtes, arī tas ir labi, bet ja pāriesiet pāri 3 minūtēm, atskanēs māsu gongs un mums būs jūs jāpārtrauc. Lisovska kungs, sāksim ar jums, lūdzu. Mēs startēsim no partijas par prezidentālo republiku, tāpēc, ka mēs esam izlēmuši, ka valdošās partijas praktiski viss ir kaut kā iesaistītas tādās lietās, kas mums nepatīk, un es domāju, arī daudziem vēlētiem nepatīk. Un tāpēc mēs startējam no partijas par prezidentālo republiku. Iepriekšējās Saeimas pašvaldību vēlēšanās mēs startējam no Tēvzemes Nacionālo spēku savienības un iekļuvām pašreizajā Vecumnieku novada domē. Protams, ļoti grūti strādāt opozīcijā ir. Ja tu esi 1 vai 2, tad tavu balss parasti neuzklaus. Un es ceru, ka tagad vēlētāji beidzot būs piecēlušies un paskatījušies ar atvērtām acīm un izdomās pareizi, par ko balsot un kā balsot. Jo tomēr es gribētu, lai Latvija zeļ un plaukst. Paldies par uzmanību. Paldies, Rusiņa kungs, lūdzu. Mēs esam savākuši labu komandu, strādāt griboši un varoši cilvēki un arī spējīgi daudz ko darīt novada labā. Mēs savu programmu balstījām vairākas sarunām ar iedzīvotājiem, iedzīvotāju izteiktās domas atbalstījām. Tā būtu, pirmais būtu interešu izglītību, izglītības jomā mazināt diskrimināciju attālākajiem iedzīvotājiem, kuri nav spējīgi aizbraukt līdz centram,
tādējādi atbalstot viņus uz vietas skolās, piesaistot speciālistus no attiecīgajās interešu izglītības jomās. Tad cilvēks vēl interesēja tāds jautājums, kā vietas bērnu dārzos. Mums ir vairāki bērnu dārzi novadā. Cilvēki izmanto vecumnieku novada bērnu dārzu vairāk tāpēc, ka tas ir pa ceļam cilvēkiem iznāk uz Rīgu braucot, jo mūsu novadā ļoti daudz cilvēki strādā Rīgā. Un, lai tur bērniem būtu pievilcīga vide, tur ir jāveic dažādi remonti, kosmētiskie un tādas visādas darbības, kas bērniem to vidi pievilcīgi veidot. Tad iedzīvotāji vēlas arī skolniekiem, pamatskolas audzēkņiem brīvpusdienas no 3. līdz 9. klasē, lai būtu, jo tiek diskriminēti bērni. Kādreiz ir ar vecākiem runāts, kad bērns pasaka, es negribu būt tādā nabadzīgo statusā, ka man piešķir pabalstu, es gribu būt līdzvērtīgs citiem, un tad tās arī brīvpusdienas to problēmu atrisinātu. Tad mūsu intereses vēl ir lauki kā ekonomiskās attīstības faktors, jo mūsu novads ir lauku vide. Un lauku vide būtu ļoti pievilcīga turismam ar savu tīro, veselīgo gaisu, ar dažādām sava katra pagasta īpatnībām, kur katrs cilvēks varētu atrast kaut ko savdabīgu. Arī mazo un vidējo uzņēmumu attīstība ir mūsu prioritāte. Un tur mums nāks talkā nevalstiskās organizācijas. Ir jau dažas iestrādes ar Kurmenes nevalstiskajām organizācijām, kas mums tādā ziņā palīdzēs mazo un vidēju uzņēmumu attīstībā. Un vēl mūsu rūpe arī ir kārtība un cilvēku drošība, lai nedēļas nogalēs cilvēki varētu justies drošāk. Drošāk, jā. Kovalkungs, lūdzu. Labvakar, godātie televīzijas skatītāji. ZZS vecumnieku nodaļa tika izveidota pirms 5 gadiem, apvienojot dažādu jomu profesionāļus, lai jaunizveidotā novadā nodrošinātu labvēlīgu dzīves vidi visiem novadā iedzīvotājiem. Mēs izstrādājām programmu, to par pietiekami labu atzina pietiekami liels iedzīvotāju skaits, un mēs uzsākām darbu pie novada izveides un tā tālākas attīstības, lai neveidotos centra un nomaļu princips. Praktiski viss no programmā minētajiem solījumiem esam paveikuši, bet dažādu sagritību dēļ daži nav. Dažus neesam vēl paspējuši līdz galam norealizēt, un tādēļ mēs arī šogad piedalāmies pašvaldību vēlēšanās, lai pabeigtu iesāktos projektus. Protams, pēc 4 gadu darbības novada domē mēs esam pamanījuši ar jaunas nepieciešamības. No nepabeigtajiem darbiem es vēlētos akcentēt 3 lietas, kurām mēs šajā sasaukumā pievērsīsim īpašu uzmanību. Un tā ir drošības uzlabošana novada teritorijā, risinot jautājumus gan pierobežas iedzīvotājiem, un kā arī policijas darbības nodrošināšana cauri diennakti. Mūsuprāt, nav normāla situācija, ja novada iedzīvotājiem palīdzība ir stipri ierobežot vai apgrūtināšana pēc kārtības dienesta darba laika beigām. Kā labu risinājumu mēs saskatām iesaistīšanos pašvaldību reģionālajā policijā. Tas ļaut nodrošināt gan diennakts patruļas izveikšanu novadā, gan policijas papildspēku piesaistes nepieciešamības gadījumā, gan sekošanu līdz novadā uzstādītajām videokamerām. Ar šādu piedāvājumu mēs jau deputātus iepazīstinājām šajā sasaukumā, bet, diemžēl, nebija pietiekama atbalsta vai ieinteresētības no citu deputātu puses dziļāk izpētīt šo piedāvājumu, un kā rezultātā tika noraidīts. Kā nākamos 2 gribētu minēt neiesāktos, bet solītos būvniecības projektus attiecībā uz vecumnieku vidusskolas ēkas būvniecību un Stelpes pamatskolas sportzāles piebūves celtniecību.
Šo projektu realizācija šīs sasaukuma laikā netika uzsākta, jo nebija atbilstoši projektu, kur iegūtējis Eiropas Savienības līdzfinansējumu, bet to realizācija tikai pa novadu līdzekļiem būtu praktiski neiespējama. Jāsaka, arī nākamajos 4 gados būs pietiekami grūti šos projektus realizēt, jo ir liela neskaidrība ar Eiropas Savienības finanšu piesaisti to nosacījumiem, bet tos pie šos piesaistes gadījumā mēs uzskatām kā prioritāti. Ar jaunajiem solījumiem ir tā, ka novadā ir izstrādāta novada ilgtermiņa attīstības stratēģija, par kuru jūs varēsiet pastāstīt arī drusku vēlāk. Paldies. Pieminēsim vēl to, ka visi 3 minētie kungi jau tagad ir Vecumnieku novada domē, gan, kā es teicu, ne gluži pie galvenās teikšanas. Kā vienmēr mums ir sižetis, kurā mēs aptaujājām Vecumnieku novada iedzīvotājus, kas viņiem ir uz sirds. Vecumnieku novads izveidots 2009. gadā, apvienojoties 4 līdzšinējā Bauskas un 2 Aizkraukles rajonu pagastiem. Par dzīvi novada centrā, kas atrodas Vecumniekos, iedzīvotāji nesūdzas. Šeit ir vidusskola, mūzikas un mākslas skola. Pēdējo gadu laikā veikti arī infrastruktūras uzlabojumi, un pagājušajā gadā izbūvēta arī ilgi gaidītā peldvieta. Skaistkalnē uzsākta ūdens saimniecības rekonstrukcija, un beidzot arī šeit būs civilizēta kanalizācijas sistēma, bet Bārbelē, kur pagājušā gadā slēgta skola, par reformu nepriecājas. Viss tik var kā ir, tā jādzīvo. Bet ir labāk vai sliktāk? Kas jau labums nav? Kam vajadzēja būt labāk? Kā tur bija visas vietas un viss, un tagad jau nekas nav un nebūs vairāk, kas bija. Tomēr daži Eiropas finansētie projekti īstenoti arī Bārbelē, bet vajadzību vēl daudz. Mums bērnu laukums noteikti vajadzētu skaistu jaunu, jo tas ir, krimināls, kā teikt. No padomju laikiem tas ir. No padomju laika visiem dzelžiem, no vecā bērndāras, kas mums bija atvērts tāds, tas nav mūsdienām atbilstošs bērnu laukums. To vajadzētu tiešām. Šīs sasaukuma laikā deputāti lēmuši arī par Kurmenes skolas slēgšanu, un iedzīvotāji ir pārliecināti, ka par labu pagastam tas noteikti nav nācis. Bet vēl lielāka problēma ir ceļi, kas nevien apgrūtina iedzīvotāju pārvietošanos, bet kavē arī uzņēmēju darbības attīstību. Mēs esam pierobeži, mums ir daba, ja? Teiksim, daudz cilvēki varētu vienkārši izvēlēties kā turismu maršrutu, ja šeit būtu ceļš labāks. No nākamajiem deputātiem kurmeniešu jaunā paudze cer sagaidīt plašākas iespējas sportošanai, bet novada centra iedzīvotāji vēlas, lai iesāktie darbi tiktu turpināti. Lūk, kas bija sakāms attiecīgā novada iedzīvotājiem. Es lūkšu jūs, kungi, pateikt, kas jums būtu sakāms par to, ko jūs nu pat dzirdējāt un redzējāt, un šoreiz sāksim no otra gala. Kavalkungs, lūdzu. Jā, šī sasaukuma laikā mums nācās pieņemt 2 ļoti sāpīgus un nepatīkamus lēmumus par 2 skolu slēgšanu. Mēs meklējām dažādas risinājumus, un kā teiksim, tās skolas saglabāt. Mēs gan vairāk kārtīgi lēmām par to, ka mēs skolas atveram ar mazāku klašu skaitu, kā nosaka, tas ir ar mazāku skolēnu skaitu, kā nosaka izglītības ministrijas tie izdotie noteikumi. Gan arī mums bija domas par filiāļu veidošanu skolām, bet, diemžēl, finālā sanāca tā, ka skolotāju skaits skolās bija daudz lielāks nekā skolēnu skaits. Bija apvienotās klases, un, lai nodrošinātu bērniem kvalitatīvu izglītību, mēs bijām spiesti šīs skolas aizvērt. Protams, ja šīs ēkas nav, viņas joprojām tiek apsaimniekotas, un ja situācija ar bērnu skaits, teiksim, šajos mazajos pagastos palielināsies, uzlabosies, demografiskā situācija, tad pastāv vienmēr iespēja šīs skolas atvērt no jauna. Tad jūs par skolām, tad varbūt, tā kā jūs visi 3 esat, Domnieks Rusiņkungs, šis jautājums par ceļiem. Un, protams,
ja būtu tikai iecelts novads, kurai problēma ar ceļiem, tā būtu viena lieta, tā ir valsts problēma, bet kā pie jums tas notiek? Es atvainojos Vecumnieku novads. Vecumnieku novadā, kā jau visā valstī, kā jau jūs teicāt, jā, ir problēma ar ceļiem. Sevišķi tās problēmas parādās pavasaros un rudeņos, atkušņa laikos. Ceļi uzrūks, nav izbraucami. Tie, kas bijuši kādreiz asfaltētie ceļi, tagad viņi paliek jau par zemes ceļiem. Bet jāsaka gan, kad kopš izveidojies novads, ceļu pāraudzība mums novadā notiek diezgan aktīvi un labi un darbojas diezgan aktīvi, augstā līmenī. Daudzi līdzekļi tiek piešķirti ceļu labošanai. Protams, ir tādas situācijās, kuras līdzekļu trūkuma dēļ neko novads nevar izdarīt. Mēģina arī sadarboties ar valsts ceļiem šo jautājumu risināšanā. Bet iznāk kā iznāk, protams. Tas rezultāts ir tāds, kad uz Kurmeni pats braucu šo rudenī, tagad kaut kur aprīlī. Bija tādas vietas, kur gandrīz ar traktoru tikai varēja izbraukt. Tas pats arī uz, bet tie, valsts ceļi tie bija. Arī uz Stelpi braucot tāds posms, Stelpē uz skolu, kur mašīnas grima iekšā, sev lauza apakšas nost un tā tālāk. Ļoti smagi bija. Lielās mašīnas ar šķembām brauc garām. Stelpē gan bija tā, ka pārvaldniekam ir džipiņš un viņš brauca pāri. Iedzīvotāji izteicās tā, ka viņš pats tiek tur pāri brauc un tad nespēja mūsu intereses aizstāvēt. Tāds moments iedzīvotājiem Stelpes bija dzirdams. Gadās arī tā, jā. Visvalds kungs par bērndārziem. Par bērndārziem it kā mums vietas visur ir pietiekams. Vienīgā problēma mums bija Vecumnieku ciematā pašā, jo tur, kā saka, Vecumnieku novada centrs, ir, kā saka, koncertēts sporta skola, mūzikas skola un ļoti daudz interešu. Un arī vecākiem ļoti izdevīgi ir, ja viņi dodās darbā uz Rīgu vai tālāk vēl, tad, kā saka, tas ir tāds starposms, lai nokļūtu atpakaļ un paņemt bērnu. Un, kā saka, vajadzības ir liels. Tad mēs izveidojam tagad uz esošā bērndārza bāzes, jau sadalījām esošās telpas uz divreiz vairāk telpām, lai papildus atkal piesaistītu vairāk bērnu, bet tā problēma līdz galam nav atrisināta. Tagad lielāko cerību mēs liekam uz Vecumnieku vidusskolas renovāciju. Vai arī kapitālo remontu, kā tas būs dzīvē, to jau mēs nezinām, kā būs ar līdzekļiem, kā būs ar iespējām, jo ir doma, ka Vecumnieku vidusskola ir jātais papildus korpus, kas jātais arī papildus jauna sporta zāle. Principā darbi lieli vai ne, vai tas būs iespējams, vai tas nebūs iespējams, es nezinu, bet viena doma man visu laiku tādu pavīdējusi, vai nevarētu tādu kā variantu, pagaidu variantu vai laika variantu, jo mēs visi zinām, ka iedzīvotāju skaits mums katastrofāli samazinās, bērnu dzimtības samazinās, ka drīz es nezinu, kas Latvijā dzīvos, ja tā turpināsies. Mans priekšlikums bija tāds, ka varētu tos pieaugušos bērnus, tas īpaši līdzekļus neprasīt, vest, piemēram, uz misas, uz Valles skolu, tieši vidusskolas klases, jo tas būtu tāds risinājums, un tad visu to bērndārza ēku varētu atdot bērndārzam. Tas ir interesants priekšlikums vidusskolniekus vēst. Vidusskolnieks, tie ir lieli cilvēki, pieauguši jau praktiski, tas viņi, ja to nodošana autobusu, tas, protams, izmaksā mazāk, un tādas līdzekļus mēs varētu arī atrast. Rusiņkungs, jūs teicāt, ka ir bērni, kuri skumst par to, ka viņiem maksā subsīdijas priekš pusdienām, un to es varu iedomāties, bet jūs to nosaucāt par diskrimināciju un teicāt, ka labāk būtu visiem maksāt par brīvu. Ja jūsu novadā nav īpaši daudz naudas, un nevienam novadam nav milzīgi daudz naudas, vai nav tomēr labāk ļaut tiem, kas var atļauties tiem bērniem tās savas pusdienas izmaksāt tā darīt, un tiešām palīdzēt tiem, kuriem tas ir vajadzīgs? Jā, bet bērnu tās psiholoģiskais stāvoklis tomēr arī ir kaut ko izsaka. Ja bērns jūtas slikti novadā, tad tā ir visu mūsu sāpe.
Un to naudas jautājumu jau var atrisināt arī savādākā veidā. Nav jau jānodrošina pilnīgi visas pusdienas. Tu vari nodrošināt, mēs varam nodrošināt kaut vai 60 centīmus katram bērnam, kā tas jau ir citos novados. Nenodrošina pilnu to servisu visu pusdienu, bet daļēji. Un ar to jau arī bērnam pietiek. Tā to jautājumu varētu risināt arī naudas ziņā. Kādam citam ir kaut kas par to sakāms? Manā uztverē, ja tagad pie mūsu stāvokļa, Latvijas stāvokļa, man bija tāds priekšlikums, ka visiem, ieskatot arī vidusskolu, pusdienas būtu pa brīvu. Pirmkārt, tā būtu veselīga pārtika bērnam, tas nebūtu čipši, Coca-Colas un viss pārējais. Ja. Nav jau arī tagad čipsi un Coca-Colas. Nu, ir. To, ko vecāki to naudu iedod, viņi to ļoti ātri izmanto. Turpat ir veikali, turpat ir kafejnīcas un to pašu izmanto tajā neveselīgā pārtikā. Jo tomēr, ja būtu tās pusdienas pa brīvu, visi bērni tomēr vairāk vai mazāk viņi izmantot. Kavalkungs, jūs runājāt par diennakts patruļām. Man nekad nebija nācies dzirdēt, ka vecumnieki ir tik kriminogēna vide, ka tur ir briesmīgi. Mums ir ļoti sāpīga pierobežas problēma, ka pie mums ierodās kaimiņi lietuvieši pietiekami regulāri. Skaiskalns variants, kur jau ir pa klasiku kļuvušās sadraudzības kautiņi. Te vienā robežas pusē, te otrā pusē, bet problēma ir pietiekami liela, tāpatās arī no Lietuvas ierodās zagļi, kas apsaro vietējās mājas un pēc tam elementāri pazūd pāri pa robežai. Un, teiksim, no valsts policija nespēja. Mēs esam, ja mums ir, teiksim, tāda dienas patruļa Bauskā, tad valsts policija nespēja pietiekami ātri reaģēt uz vecumniekiem, lai risinātu šīs problēmas. Tādēļ tā pati problēma ir, ka augšā kaimiņi trokšņo. Pēc 11. Kārtības dienests īsti vairs nestrādā, jo viņiem ir darba laiks no 8 līdz 5. Valsts policija saka, ka tā īsti nav viņu problēma, bet ja šīs problēmas, teiksim, trokšņotāji ir pietiekami regulāri, tad tas traucē naktsmieru. Vai vecumnieku ļaudis savukārt dodas sirot uz Lietuvu? Šādas informācijas man nav, es ceru, ka nē. Un arī ja jums būtu, jūs droši vien neko neteiktu. Par to pašu kurmeni. Jūs jau pieminējāt kurmenes ļaudis, es zinu, sūdzās par to, ka būtībā pavasaros un rudeņos viņi ir pilnīgi atslēgti no visas pārējās pasaules. Vai novada ietvaros ir iespējams izvēlēties vienu ceļu, kurš ir svarīgāks par visiem pārējiem, zinot, ka tad visi pārējie kurnēs? Es domāju, ka mums ir tāda situācija, ka mums ir centrālais ceļš cauri, ja? Pieņemsim Rīga. Skaiskalne, un tālāk savienojas ar Lietuvu un iet tālāk uz Eiropu. Ja mēs nevaram savest, mūsu valsts nevar savest kārtībā to vienu posmu, kas no Skaiskalnes ir līdz Bārbelē, kur cilvēki tagad arī ar džipiem drīz sāks braukt, tad ko tad mēs varam runāt par kurmeni? Jo sākotnējā doma bija tāda, ka visus bijušos pagastu centrus savienos kvalitīvu ceļu, bet mums jau praktiski kurmeni tā kā pa bērnu lomā ir atstāta, arī no valsts puses. Kungi, ir kaut kas darāms prioritāri vienam ceļam un ne citiem? Varētu uzlabot tos posmus, kuri paši kritiskākie ir, lai vismaz daudz maz varētu cilvēki nokļūt kaut kādā veidā uz veikalu, uz skolu, citās savās darīšanās uzņēmēju darbība, lai neapsīktu. Lai attīstītos, tāda iespēja būtu. Tas jums būs jāskatās nākamajos 4 gados. Kungi, mums tiemžēl ļoti ātri. Ja es pareizi sapratu, tad pašvaldībai ir ļoti liels problēmas ieguldīt līdzekļus valsts autoceļos, bet es domāju, ka šī problēma ir jārisina kopīgi ar valsti, jāskata, kā mēs varam sataisīt 2 maģistrālos ceļus, kas iet caur vecumniekiem, gan Viļņas virziens, gan Daugavpils virziens, kā arī šos te ceļus, lai iedzīvotāji varētu nokļūt. Paldies. Lisovska kungs, Rusiņa kungs un Kavalkungs, paldies jums visiem 3 par sarunu. Un paldies, dāmas un kungi, ka šovakar skatījāties. Nākamnedēļ runāsim ar ļaudīm no Ogres novada. Pagaidām visu labu!